Tātad, jaunums no Opeļa viens ir jaunā Opel Mokka. Tātad, viņi ir galvenokārt tikusi pie jauna hibrīda, jautrākām krāsām, dizaina update un bišķi jaukāks interjers. Ejam apstīties, kā tas viss izskatās. Džeki jau tur sāk kaut ko pētīt. Ko jūs tur pētat? Nu, apsties, tie nav diski, bet tās ir uzliks. Man Rihards tikko pastāstīja. Tu nopietni? Nē, nu nopietni, patausties. Tās ir uzlikas. Viņi izskatās tiešām. Šitais ir riktīgi labs risinājums ziemas braukšanai. Jo, īstos lietos diskus būs baigi žēl pa ziemu nodrāst, bet šitos galīgi nebūtu. Viņi izskatās labi. Man vairāk interesē, kas viņā iekšā ir, jo iepriekšējā Mokka bija pārāk nekāda. Tāda. Jaunajiem būtiskākais, kas ir nācis klātā, tad vidē draudzīgāki dzinēji, hibrīdi. Jā. Pāris jastrākas krāsas. Stūra jauna. Stūra jauna, jā. Tā kā Granlandam. Var pat iekārtoties. Viņam beidzot ir uztaisīts vismaz vizuāli, ka tas multimēdijas ar ciparnīcām ir līdzīgāks. Bet, šis noteikti. Zikā, iepriekšējā Mokka bija ļoti izteikti tāda tipiska grāmatvežu mašīna. Fifīga, forša un klausies, tā. To mēs to gribēju pajautāt, vai tev neliekas, ka tā līdzība Peugeot stūrei, tā kā tieši, bet tas kā lietošanas ziņā tagad arī gara auguma cilvēki viņi izmantos labāk, ne? Tu domā? Es domāju, ka vienkārši tā aplocis, tu apsties, viņai tieši tāpatās te ieplicināta apakšējā daļa. Jā. Stils ir tā kā Peugeot, visiem mazajiem, pareizi? Jā. Bet viņai tas aplocis un, vai teiksim tā, diametrs pašai stūrei ir lielāks, ka tu redzi tagad viss, kas to notiekās priekšā. Tas gan tev taisnība, viņai tā stūra pat pa sevīm tievāka, un tā forma ir bišķi tā kā salausta. Bet jā, redzamība tādā ziņā ir forši. Es gan, būdams 1,92 m, man joprojām tāda sajūta, ka es bišķi tā šauri priekš manis ir. Nē, labi, Mokka nav, kā sacīt, domāts lieliem gariem cilvēkiem. Labi, pieņemsim, ka sēž mana sieva. Tad es knapi varu izkāpt ārā, vai es aizmugurē sevis, es varu izkāpt vispār? Nav jau tik traki. Nē, nav tik traki, kā es biju gaidījis, bet nav arī baigi daudz. Skaidrs, ka šī ir tā mašīna, kur... Kompakts pilsētas crossovers. Jā, mārketings ierunājās. Kompakts pilsētas crossovers. Bet skaidrs, ka šodien ir vai bērni vēl nav, vai bērni jau ir tik lieli, ka vairs nebrauc ar vecākiem kopā. Te ir, saprot, šitajā klasē, tā no žurnālistikas viedokļa, te ir kompromiss. Te vienmēr būs kompromiss. Cenai ir jābūt vienai no galvenajiem, lai cilvēki vispār paskatīties. Rikard, cik viņām cenas ir? Zem 25 šobrīd. Tātad tas arī viens no populārākajiem tiem cenas segmentiem, kur tas jaunais auto tiek iegādāts. Zem 25, hibrīds, automāts. Un smukā krāsā. Smukā krāsā labi aprīkots ir visi nepieciešamie drošības asistenti, ko šobrīd gan Eiropas Savienība prasa kā standarta komplektāciju, gan arī no tās kopējās braukšanas drošības ir iekšā. To, ko prasa Eiropa, tas nozīmē, ka viņš arī ļoti kaitinoši brīdina par katru pārsniegto kilometru virs ceļzīmes. Mazāk, viņam vēl nav tik, par cik tas nav pilnībā jauns modelis, tad viņam nav jāievērš pilnībā viss iekšā. Līdz ar to viņam vēl ir tie pāris shortcut, ka pieņemsim mums nav... Viņš atsaucās uz veco? Jā, viņš vēl ir uz veco, viņam ir kaut kāda update, kuriem ir jābūt klāt, bet pieņemsim viņam arī nav tas acu monitorēšanas sistēma, kas jau ir citiem jauniem modeļiem iekšā. Es pamanīju, ka viņam ir 360 grādu nebitējuši tā te aklozonu sensors. Jā. Klausies, Tu, ko nopietni, tas ir tik... Pastāsti, Riharda, kā jums tas sadalījums starp iekšdedzi, hibrīdu un elektrisko, ko tu vairāk pērk? Uz doto brīdi hibrīds pat ir vairāk, jo tad tas hibrīds ir mazliet jāstrāks. Tiešām arī degvielas ekonomijā jūt to starpību, teiksim, šeit tiem, kas ir, viņš tomēr ir vairāk tāds tuvāks tam mild hibrīda motoram nekā tādam pilnam hibrīdam, līdz ar to mēs varam dabūt arī to litra līdz 2 litru papildu ekonomiju salīdzinājumā ar standartu iekšdedzi dzinēju, plus dinamika, plus mazliet klusāka braukšana. Jo, zin kā, no mana viedokļa augoties tas Opel zīmols, lai kā viņam ir gājis un iet, un, ir, zin kā, visādi celmi katram ražotājam bijuši, bet cilvēki viņu atpazīst. Viņi zina un zina, kad Opels tiešām vairāk nerūsēja,
Nu, vēl viens svarīgs moments, ka tas ir vēl joprojām viens no retajiem šiem Stellantis zīmoliem, kas ir saglabājis to savu ražošanas vietu Vācijā. Jā, attiecīgi visas Opel mašīnas tikai un vienīgi Vācija. Made in Germānija. Nu, tas ir baigais retums. Tas ir baigais retums, ja mūsdienās noturēt to ražošanas izmaksu tādā līmenī, lai pēc tam arī varētu pārdot, lai viņš maksā 25. Pamājam vācu arotbiedrībām. Tā kā tu arī minēji, tur ir kaut kādi kompromisi, ja? Ražojam Vācijā, saglabājam kvalitāti, bet varbūt galā dabūnam kaut ko mazliet mazāk. Jā. Bet viņš ir tāds ļoti labi izskatās tas automobils. Izskats, jā. Es pilnīgi piekrītu. Es pieļauju, ka ir kaut kāds... Es zinu vienu tādu sieviešu grupu, kas viņas ir neatkarīgas. Viņas tādas arī grib būt bišķiņas spilgtākas pa dzīvi. Un viņām pietilks krāsas, un viņi, kad aiziet uz kaut kādu prēmiju, nav tā krāsa. Jā, tur uz Opel. Četri dažādi pelēkie toņi un balts melns. Es kaut kur lasīju, ka premium mašīnām tas ir saistīts ar statusu. Tāpēc, kad tu samaksā lielu naudu, tas nozīmē, tu vari atļauties, tu baidies pazaudēt statusu, tāpēc tu gribi būt klasisks. Mazajām, tautas klases mašīnām, jo mazāks izmērs un jo zemāka cena, jo vairāk tu vari atļauties visādas vaļības. Nē, es saku, produkts ir tiešām ļoti labs, un es domāju, ka viņš vēl nav novērtēts tirgu. Un es domāju, ka daudzi nezina par tādu moku, kas izskatās šādi, un ka viņai tik daudzveidīgi, tā dzinēja aprīkojuma iespēja. Jā, tas beigās tiešām, ja tu gribi, viņi var dabūt arī elektrisku, un tā mašīna neķēmojās un saglabo to savu konservatīvo izskatu. Jā, elektriskā versijā viņi izskatās tieši tāpat. Vienīgā lieta, kad man liekas, ka viņi būs... Jā, par auditorijas sievietes tur es piekrītu. Par to, ka moderni dzinēji visi forši, visi labi. Es nojaušu, ka viņi tāpatām lielāko vairumu daļu pavadīs braukājot pa pilsētu un pa asfaltu. Nē, pilsētā, es domāju, viņi jūtās kā zivs ūdenī, tas ir tiešām. Bet es saku, vajag te jau tā prasītos, lai pati rūpnīca un, lielā, Stellantis uzņēmuma, tā kā mārketinga daļa ne tikai tam Peugeot Citroenam, bet arī kaut ko iedot Opelim vairāk. Tad, ja tie cilvēki arī pavilktos. Tagad, produkts ir labs, bet ja neviens par to nezina. Taisnība. Jā, bet arī Mokai arī šī paudzē, iepriekšējā paudzē viņam bija viena tā izteikta tā reklāmas krāsa, ko, manuprāt, arī ļoti labi varēja pamanīt uz ielām, bija tā zaļā. Jā, tad tam updateam arī ir saglabāts tas, ka tā main krāsā gan komunikācijā, gan tas, ko viņi uzsver, ka tu vari vēl joprojām dabūt tādu ļoti ekstravagantu to virsbūves krāsas automobīlim. Šis konkrētais, es visu laiku domāju, ka mēs runājam par hibrīdu versiju. Viņš ir elektriskais. Konkrētais jā, bet kā jau mēs runājam, viņš izskatīsies identiski. Jā, tā kā, ja tu tur nav... Bet vienalga, pasties, elektriskā mašīna ar pieklājīgu jaudu un bateriju pa 35 000. Tas ir pirms Klausies, Tom, es tev kā tirgotājiem, pārdevējiem gribēju pajautāt cilvēkam, kas pērk tagad pieņemsim elektrisko mašīnu, viņam ir svarīgi, lai viņš atšķirās, pieņemsim moka un elektriskā moka, vai viņam ir svarīgi, ka viņa elektriskā izskatīsies savādāk nekā parastā moka? Ir jūtams, ka ir norimies tas pirmais vilnis ar elektroauto entuziastiem, kuri gribēja, lai viņiem tās mašīnas izskatās pilnīgi savādāks nekā parastās ierīnas mašīnas. Šobrīd vairāk tā tendence ir tā, ka pamatmasa no klientiem pavelkās uz elektriskām mašīnām, bet viņi negrib tik lielu kultūru šoku. Tāpēc viņiem tas, ka tas izskatās tieši tāpats kā iekšdedze, ir bonus. Man citi ir interesanti, ir viens klients, uzņēmums. Un viņiem viena no politikām ir, kad mašīna nedrīkst būt pārāk izlacoša. Jo viņiem ir user policy, darbiniekam ir noteikts budžets, viņš var izvēlēties mašīnu, bet viņa nevar būt pārāk izlacoša, jo tu regulāri brauc pie klientiem, un tad, lai klientam neliekas, ka pakalpojums ir pārāk dārgs. Jā. Jā, bet pārlecot pie šitien tā šis ir gan pilnīgs jaunums. Jā. Tom, tu atceries, kā izskatījās īstā frontē? Tu esi bezceļu braucējs. Jā. Man vecajā frontērā, it sevišķi tā, kas bija divduru versija, ļoti patīk tas, ka viņai varēja noņemt aizmugures jumta daļu nost, un tur bija pazemināti ātrumi, tur bija 4x4, un retu reizi viņiem bija automāti, bet pārsvarā gadījumos tie bija visi ar mehānisko kārbu, un vairumā gadījumā ar 2.2 dīzeli. Bet tās mašīnas, man liekas, beidza ražot kaut kādā 2003. gadā. Un tagad Opels paņems un atdzīvinājis jauno frontēru. Un zem frontēras viņi ir palikuši šo. Tad
kas viņš tāds ir? Jo pēc idejas viņš ir vienu veselu izmēru lielāks nekā Moka, bet platforma apakšā viņam ir tieši tā pati. Jā, zini, mūsdienās visi crossoveri, ja viņi arī nav, tad viņi tiek pievilkti. Ir daudzi no citu ražotāju zīmoliem, kas galīgi neizskatās pēc crossoveri, bet viņš ir. Tas ir pārdošanas ierocis mūsdienās. Arī šis ir crossovers. Zini, bet man interesē visvairāk, es izdarīšu tā, ka es apsēdīšos priekšā. Tu šito mašīnu neesi iepriekš taustījis? Es vispār neesmu redzējis, es esmu redzējis, bet iekšā es sēžu pirmo reizi. Tā kā apsēdos pie stūras, tā kā man ir ērti, es visu redzu. Man ir 1,90 m. 1,90 m, kas ir ļoti labi, ir ļoti liels atvēršanās leņķis, gan īsti 90 grādi. Tas ir baigi svarīgi. Tas ir labi. Un ļoti labi ir šitam tas daudz-punktu fiksācijas vietas. Jā. Ja tev ir maz bērni, tas ir kaut kādā vējā, vai tie cilvēki, kas dzīvo Liepājā vai Ventspilī, nodara. Es te pēc Mokas piemēra pārbaudīju, šie ir īsti lietiediski. Zini kā, vairs nevar uzticēties, ko tu redzi ar acīm. Nē, nav tik traki, es biju gaidījis, ka būs mazāk. Es biju gaidījis, ka mazāk, bet vietas patiesībā ir Galvas rajonā arī ir. Vienīgais redzēja, kā sacīt, tā leņķis, kādā tu sēdi, bišķiņ tā kā nazītī. Tev nav tas atgāzums atzveltnē, pietiekami tā kā liels, tu doski tā kā es tādā embrijā. Bišķiņ, bet redz, tev vietas ir. Vietas ziņā, man liekas, tev gan galvai, gan ceļiem viss ir baigi labi, bet tā kā tu pareizi saki, tu bišķi tādā dīvainā leņķī sēdi vienkārši. Bišķiņ, bet es saku, tas atkal ir kompromiss. Ko jūs gribējāt? Tas automobils jau nemaksā 40 000 pareizi. Stipri zem. Šītais konkrētais ir 28 ar mazu astīti. Bet te ir... Jā, bet jā, atkal tur būs tas hibrīda motors, automāts, jau tāds labs aprīkojuma līmenis ar LED lukturiem priekšā, ar drošības asistentiem. Un kas Frontērē ir interesanti, tas, ko mēs runājam, ka viņi ir par tādu pusizmēru, jau izmēru lielāka nekā Moka, kad ir opcija, ka mēs varam dabūt trešo sēdekļu rindu. Protams, žēl, ka viņu nebija iespējams dabūt uz izstādi, jo... Šī bagažniekā vēl 2 sēdekļi. Jā, vēl 2 sēdekļi visticamākais bērniem, jā, kas ir tādi, Bez visticamāk. Tad, kad tev vajag. Nē, kad vajag arī pieaugušo iesēdinās tur iekšā. Klausies, Rikard, es tev pārteukšu. Šitas, es neesmu redzējis Opelim, labi ir 2-toņu krāsojums, bet durvju rokturi nav pirmais automobils, vai ir jau... Varētu būt, mēs arī, ja godīgi tā tagad neatceros, kad kādam iepriekš būtu... Konservatīva Opel, tāda... Jā, tāda vēl papildus odziņa. Bet tas bagažnieku panelis gan viņam baigi smuki speciāli ir uztaisīts, kad zemajā pozīcijā viņš ieguļās speciāli maliņās. Tur tas jau ir domāts kā 2 pakāpju. Ka tev ir kā 2 līmeņi, eko augstājas līmenis. Un tad tu viņu var nolikt tā kā 2. līmenī. Tev vienmēr ir cietā grīda apakšā. Es par to, ka viņam 2. līmenī apakšā ir speciāli vietiņas, kur viņi smuki ieliekās iekšā. Jā, lai negrib. Jā. Bet man vairāk patiesībā provokatīvs jautājums. Tā, ka jūs iesēžaties pie stūras, ar ko viņi atšķirās no Mokas? Jāiet apstīties, kā bija Mokai. Jo es pastāties, viņai ir maza mašīnīte uzzīmēta sānos. Ir maza Frontēra. Jā, viņai var pastāstīt, viņai liekas arī Bardačkā bija jābūt un vēl kaut kur viņam bija tāds pāris vietas, kur viņi saslēpuši tos simboliņus līdzīgi kā džīpam. Es nezinu, man nav tādu uzreiz atbildes tev, ko viņi atšķirās. Varbūt edzi ar diegojumu. Tur bija savādāks bišķiņš, šeit ir tāds izteikti balts. Jo šitais panelis izskatās 1:1. Jā, un es domāju, ka unifikācija mūsdienās ir tāda, ka te ir ļoti, ļoti daudz lietas, kas ir jaunajā Mokā, arī šeit ir, un citos Stellantis produktos, ja? Jā. Šis mums ir mīļa frāze, tāpēc, ka mums to Stellantis produktu ir šausmīgi daudz. Labi, ko jūs čaļi sakat, tīri no pārdošanas viedokļa? Šitas ir 100% elektrisks automobīls.
Tajā kopējā tirgu, kur jūs redzat vietiņu viņam? Viņš patiesībā aizpilda ļoti labu tādu trūkumu, jo, ja mēs paskatāmies īsti tirgū uz doto brīdi tādi klasiskie es pat teiktu, C segmenta crossoveri īsti nav. Skaidrs, ka arī šis īsti nav vēl C segments, viņš ir tāds B plus segmenta crossovers, bet tās nišas īsti nav, un kas ir svarīgākais, ka viņš aizpilda to nišu, kas ir tajā draudzīgajā cenā, kas nav tas pats lētākais, tur ap 20 000 elektromobīlis, bet ap 32–34 000 elektro ar pieklājīgu range'u, pieklājīgu izmēru un augstāku to klīrensu no zemes. Jo, ja mēs skatāmies arī, teiksim, no tāda mūsu salona griezuma, tuvākais būtu Kona elektro, bet mēs jau skatāmies 44 000, ja jau tāds, krietni augstāks tas slieksnis, un šeit tiešām ir tas, kad ir tas crossovera klīrens. Jā, cik viņam klīrens ir ļoti labs, un jā, pētīt datu lapu. Datu lapā nebūs, viņš būs kaut kāda tā zemākā vieta ap tiem 18,5, jā, tā kā, klasisks crossovers, jā, ka mēs nekur neredzam ne to bateriju, ka viņi būtu zemāki, jo dažkārt, teiksim, slieksnis ir vienā augstumā, bet baterija ir zemāka. Šeit tādā ziņā tā platforma tā ir diezgan pārdomāta. Ļoti tāda būtiska atziņa, kad šogad jau mūsu tā daba pažēloja, tās ziemas patiesībā nebija. Bet ar tiem elektroautomobīļiem, ja ir tie uzsalumi, ir tā kā kailsals, kas tam atkus, un tad ir visādi tur tie sals, sniega, ledus maisi uzsalumi. Un tad ir bailes, tur to bateriju kaut kā apskādēt, un tiem cilvēkiem, kas lieto elektroautomobīļus, tas ir pirmais. Nē, tu es nebraukšu, man ir dārgākais, viss ir apakšā zem automašīnas, un šis ir baigi labs. Taisnība, klīrens ir viens, kas to visu glāb, bet mēs vēl vēlāk apstīsimies vēl vienu ražotāju, kuram speciāli bateriju bloks ir iestrādāts kompozīta materiāla aizsargā, kur, lai to sadragātu, tev tur tā mašīna ir pa lielam jānošķir. Tad atkal, bet tad mēs pieskaramies tās mašīnas gala cenai. Jo rekur tev ir ļoti pieejamā cenā, piekam ar tādu bagažnieku, kurā tu tiešām arī 4 cilvēku ģimenei mantas saliks, aizbrauks, viss. Rīkmēnešu maksājums tev nenogalinās. Skaidri, kas ir svarīga lieta, tas auto, viņš perfekti atbilst normālas ģimenes 70% ikdienas vajadzībām, ja, kas ir skola, darbs, dārziņš, veikals, lauki. Ja, tā kā tāds jau ļoti laba alternatīva, lai tev tiešām nav jāpārlēc pirmkārt uz to C segmentu, jo C segmentā šobrīd gribam nopirkt C segmenta crossoveru, tev būs savi 34–35 000 eiro. Kas ir tas? Un tas būs vēl par hibrīdu, nevis par elektrisku. Jā, liekais gaiss, ko mēs ikdienā vadāsim līdzi. Skaidrs, ka arī šeit tas, ko mēs redzam no savas puses, kad lielākais apjoms pārdošana viņam būs tieši šī vidējā komplektācija, kas ir editions un iekšdedze. Ja, ka vēl joprojām iekšdedze prasa, arī mēs redzam, kā mūsu tā koncentrācija, kā dzīvo, cik daudz ir mājās, cik daudz ir dzīvokļos, ja? Vēl joprojām daudz, kas dzīvo dzīvoklī, viņi, lai arī varētu braukt ar elektro, viņš vēl nav gatavs tam riskam, loģistikai pārslēgties uz elektro, ja? Tā kā arī uzņēmumiem. Bet labi, Rihard, pārtraucot tevi elektriskais, cik viņam ir bateriju bloki, ir kaut kādi 2 varianti? Manuprāt, viens bija, kas bija 46 vai 48, ja, bet tas deklarētais nobraukums ap tiem 420 vai 420 kilometriem. Es skatos, ka te ir 95%, 269 kilometri. Tas, ko es redzu. Jā, bet viņš šobrīd ir ieslēgts demo režīmā, kad bišķi tas borda datoriņš melo, jo viņš rēķina pēc tā, ka viņš ir stāvējis uz vietas visu laiku. Bet labi, tā kā viena baterija, 48 kWh, ja? Un kas ir elektromotoru? 115. Jā, 115 zirgi. Elektrika, jā, 113 kW, Labi, ja viņiem siltumsūknis arī standartā. Jā, bet te ir svarīgi piebilde. Tām mašīnām, kas ir Nordic reģionam, tā skaitā mums, ja tu aizbrauks, teiksim, uz kaut kādu Dienvidu Eiropu, šito pašu mašīnu apstīties, tur tas nav iekšā. Tur tas ir papildinājums. Bet piekrītat, ka tas siltumsūknis atkal pagājušā ziemos tā kā pautināja, bet
Nu, pieredzējuši elektroautomobīļu lietotāji saka, ka arī tādos laikapstākļos, kad ir +5, pat arī tas siltumsūknis dara ļoti daudz labas lietas. Nu, viņš ir efektīvāk. Visi ir efektīvāk, ja tev tiešām patīk uzkurināt to salonu un tev regulāri tie sastrēgumi. Tad tas ko nozīmē uzkurināt? Ja tu brauc ar maziem bērniem mašīnā, tu nevari tur atļauties tur +13 turēt. Brauc viens. Nē, nu, ir, kam patīk turēt. Tad 23 ziemā jau mazais bērniņš sēž kombinzonā. Ja? Tad tu arī nevari pārkurināt. Ja? Un, labi, bet... ir gadījumi, jums taču arī pārdodat mašīnas. Pagājušā vasarai bija ļoti karsta, salīdzinoši. Cilvēkiem arī nebija kaut kāds feedbacks par to, kad lietojat elektroautomobīlu, viņi tur redz, nezinu, atnāk pie tevīm un sāk stāstīt, man tā baterija tik ātri krītās. Ar pieredzi no klientiem bija tieši par to, ka tie, kas karstajā laikā brauc īsas distances, viņi kā reiz jūt visvairāk, jo mašīna stāvot uzkarst, tad tu ieslēdzi viņu ar kondiškas pilnu spēku, izpūš tā, ka tev tur viss uzreiz tiek atsasāts, bet tas patērētais enerģijas apjoms izdalās uz ļoti maz nobrauktiem kilometriem. Attiecīgi patēriņš ļoti liels. Un pēkšņi viss sāk sūdzēties, kāpēc es te 2 dienas pabraucu un baterija jau pa pusē tukša. Tāpēc, ka tu nobrauci 37 km un tas viss bija 7 dažādos braucienos. Labi, bet vēl noslēdzot par tiem elektroautomobīļu lietotājiem tā kopumā, jūs jūtat, ka tie cilvēki, ne tikai tie, kas ir nopirkuši tos elektroautomobīļus, bet tie, kas tā kā plāno, viņi ir kļuvuši izglītotāki, viņi ir tā kā vairāk saprot, kā tas viss darbojās, ko to visu darīt. Šobrīd daudziem ir vairāk viedoklis, un viņi tiešām pievērš uzmanību ne tikai teiksim tā, cik kilovatu baterija pret iztērētajiem eiro nostājās, jo bieži vien tas, ko arī klienti redz, kad jā, iespējams mašīnai ir liels akumulators, bet viņš ir neefektīvs, vai arī viņš vienkārši neatbilst tam tavam braukšanas ciklam, tāpēc, kad arī tas, ko Eiropā jau runāja vairākus gadus atpakaļ, bez akumulātora izmēra viena no svarīgākajām lietām patiesībā ir uzlādes ātrums. Cik ātri tu to kilometrāžu vari dabūt tur atpakaļ iekšā. Ja? Jo lielāks attiecīgi tev ir akumulātors, jo ilgāk tev ir jāsēž pie uzlādes. Un ja tev nav advancēta uzlāde mašīnai, ja, tad tas laiks ir ilgāks. Un bieži vien, teiksim, mašīna ar mazāku akumulātoru, bet ar ātrāku uzlādi, viņa būs efektīvāka. Jo, attiecīgi, tu to lielo kilometru apjomu tādā veidā nobrauksi ātrāk. Es esmu pamanījis citu tendenci. No tiem cilvēkiem, kas nāk un izrāda interesi par potenciālu elektromašīnas iegādi, it sevišķi izteikti tas ir tiem, kuri pārsēžās no iekšdedzes uz elektro. Viņi ir kaut kur izpētījuši, ievākuši to informāciju. Uz vietas salonā viņi uzdod pārsteidzoši maz jautājumus, tādi, kas ir tehniskie jautājumi. Viņi ir ievākuši kaut kādu sev pietiekamu bāzes informāciju, un viņi jūtās pietiekami droši, ka, jā, mēs uz šito ejam. Un tagad mēs jau sākam izvēlēties patīk, nepatīk un tā. Jā, bet šobrīd tas vidējais elektromobīlis ir gana labs. Šobrīd vienalga, kuru elektromobīli tirgū tu nopirksi, tas primārais punkts ir, lai tev viņš patīk. Jo uz doto brīdi tirgū nopirkt sliktu elektromobīli ir ļoti sarežģīti. Jo viņu principā nav, jo tas vidējais līmenis, viņš ir labs uz doto brīdi. Ja? Ka neatkarīgi, ko mēs ņemam, vai tur dārgajā segmentā, vidējā segmentā vai lētajā, viņš pret to cenu viņš jau būs adekvāts. Un tur jau vienkārši jautājums patīk, nepatīk, jo tas arī, ko mēs šobrīd redzam, aizvien vairāk parādoties gan mazajiem elektro pa 20, 25, gan, teiksim, šim segmentam parādoties, ir cilvēki, kuru viedoklis būtiski mainās par elektro. Jā. Jo, ja pirms tam viņš teica, tas ir pilnīgs sūds, bet viņš ir pilnīgs sūds, kāpēc viņš maksā 60 un man nav 60, ko iztērēt pa mašīnu. Es piekrītu viedoklim. Tagad, kad elektro maksā 35, bet man ir saules baterija un man leasings stiprina un tu reāli tev Excelis parāda, ka tu vari tērēt mēnesī par 120, 170 eiro mazāk, tajā brīdī pēkšņi tas kļūst reasonable. Jā, jo tu vari dabūt sakarīgu mašīnu, sakarīgā izmērā, kas pilda tavas funkcijas. Jā, tu varbūt samaksās startā mazliet mazāk, tur 3000, jā, bet ilgtermiņā tu esi ieguvējis, jā, sevišķi, ja tev vēl ir saules baterijas, jo tad tas ir, pats efektīvākais veids, kāds var būt, lai lietotu elektro. Arī ziemā. Arī ziemā, tā nav problēma. Es saku, mēs pieņemsim
privāti dzīvojot dzīvoklī, ja, mierīgi varam braukt ar elektro, lādējoties publiskajā tīklā. Ja. Jā, ir dažkārt jāieplāno, ja, bet principā, ja tu neesi nolaidīgs uz doto brīdi, arī ja mēs skatāmies to otru pusi tam elektro, ja, uz doto brīdi uzlādes ir gandrīz uz katra stūra. Ja. Tā kā Rīgā, jā, bet arī citur, jā. Un viņas paliek aizvien vairāk, jo iepriekš bija tā, ka tev tās uzlādes tikai kaut kur pa ceļam. Ja tu Rīgā gribēji uzlādēties, tev ir speciāli jābrauc no viena mikrorajona uz otru, lai tad tu aizbrauktu uz 4. Jā, tas gan bija. Un, šobrīd tā nav. Tagad tev ir mierīgi. Iegāji veikalā, uzliki lādēties, iznāca, tev mašīna ir pilna. Ja? Tev nav speciāli nekur jāplāno braukt lādēties. Nu labi, noslēgumā par šito. Tātad vidējais segments, vidējais izmērs, vidēja baterija, viņam viss ir vidējs un vidēja cena. Nu, cena ir, man liekas, kad atbilstoši tiešām. Viņš ir tāds labs kompromiss. Viņš ir populārajā segmentā, kas saucās crossovers. Nu, clearance, ko Rihards teica, ideāli. Nu, tas, kad, manuprāt, priekš elektroautomobīlu ietverot, pagaid, cik viņam tagad tas atbalsts? Kā jūs pagaid, tas atbalsts vēl turpinās? Jā. Turpināsies, jā. Nu, tagad ir standartā ir 4,5. Ja tev ir 3 bērniņi, 6, 7, 5, 0. Ja, plus norakstāmais auto, ja tāds ir, tad ir vēl 2000. Ja, tad tas atbalsts var sasniegt 8750 pie noteiktiem apstākļiem, plus tad vēl tā dīlera atlaide, kas ir tie 1200 eiro. Nu labi, būsim godīgi. Ja tev ir 3+ karti, tu visticamāk skatīsies 7-vietīgos. Jā, ja tu tam cenu segmentam esi gatavs, tad droši vien, jā, bet, nu, būsim godīgi, atceramies arī savu bērnību. Ja tev ir 2 brāļu māsas, nu, jūs protams, tad ir 5-vietīga mašīna, jā. Citi laiki, jā. Citi laiki, jā, bet es saku, nu, tas, ko mēs redzam, cilvēki paliek prātīgāki ar savu naudu, jā, jo mašīnas ir palikušas dārgākas, likmes ir palikušas dārgākas, un vai tev tiešām vajag to 7-vietīgo. Jā, skaidrs, ja tā cena būtiski nemainās, jo, manuprāt, negribu samalot, bet, manuprāt, elektroversijai Frontērai nevarēja dabūt 7 vietas. Tu varēja tikai iekšdedzē dabūt. Un līdz ar to tad tev jāpērkāp ir uz 5008, un tad mēs atkal atgriežamies tajā cena kategorijā 50+. Un tad, tas kož. Tas ir jau... Tas jau bet tur man tā liekas, ka 9000. Tur jā, ja ir 3 bērniņi, jā, tad 9000. Pagaid, vēl viens moments bija, tu nosauc visu, tur tā arī dīlers kaut ko iedod, jā. Bet ja tu aizved vraku ar tehnisko apskatu 2000 eiro. Tur ir bišķi vairāk tie noteikumi. Starp citu, tur tālāk ir stends, kas Eki, kad izstādē viņi varēs nokonsultēt par šito. Bet tur bija nosacījums, ka tai mašīnai pēdējos 5 gadus ir jābūt izgājušām. 2? 3? Pēdējos 3 gadus ir jābūt izgājušām skatēm. Katru gadu starp skatēm vismaz 5000 nobraukums. Un tad viņi var norakstīt, un tad, kad tu esi dabūjis, kad viņi esi norakstījis, tev obligāti jādabū pretī certifikāts, kuru tu vari pēc tam, man liekas, gada laikā iesniegt un dabūt to subsīdiju, to 2000 pie pirkšanas. Tā kā, jā, tas ir labs variants. Šitā auto izstādē pie Autobastadone būs pirmizrāde. Un pirmizrāde būs jaunajam Citroen C3 Aircross. Tadā, reku viņš ir. Būtībā Stellantis grupā radniecīgais brālītis, jaunā Opel Frontera un jaunais C3 Aircross. Patiesībā ļoti, ļoti radniecīgi. Motori tie paši, izmēri tie paši, ja tā labi ieskatās, pat dizaini tie paši. Vienīgā atšķirība, kad ne, bet arī šis ir elektrisks un tas bija elektrisks. Kur ir atšķirība? Krāsa. Jā, labi, šeit ir balts jumts. Te ir 3-daļīgā krāsa, zaļš, un zaļš, balts, un es kaut reliņu melnu. Interjerā dizains ir cits pavisam, ja? Tad nav klasiskais dizains visu noklāt ekrānos, ja? Ir tāda mazliet elona pieeja, ja? Kad priekšā nav novākts pavisam, bet ir ļoti minimalistisks tas displejs, ja? Ir maza stūrīte, un tad mums ir centrālais displejs. Pareizi, viņiem tas spidometrs bija uz projekciju, uz to mazo līniju. Nu, apsies, tagad tev displejs ir šeit priekšā. Jā. Nu, kā sacīt, klasiskais Citroen gājiens. Jā. Nu, kādam patīk vairāk nekā Opel. Pareiz. Man notraumēja jaunā mokas pieredze. Es tagad iešu pārbaudīt, vai visiem litaki ir litaki. Tagad būs ikdienas tāds challenge. Ir vai nav?
Nu labi, bet tā bišķi nopienāk runājot, sēdekļu dizains šeit gan izskatās bišķi svaigāks. Tas ir Citroen stilā, šitas te rūtiņveidīgais. Man patīk savu veidu, tā kā muguru. Bet tāds kičīgāks. Jā. Tas beņķis ir arī ērtāks. Tad Citroenam vienmēr viss ir mīkstāks. Jā. Ko tu netiec iekšā? Jā. Nē, es teiktu, piekara, krēsls, tas ir, ko Citroens Jā, ir. Labi, iekāpjam iekšā viss. Var 3 sveči kaut kur aizvilkt. Cik tev, Rihardi, augums? Kaut kāds 1,85 m. Vēl, nu labi, brauc. Varu nespētājis Tomu, pat varu apsēsties. Nu labi, es vēl varu tā cilvēcīgi pabraukt. Šitās priekš man viss ok. Nu šeit ir forši tas, ka pirmkārt tu arī no tādas aizmuguras perspektīvas, ja tu vari kājas pabāzt zem sēdekļa, kas vienmēr uzreiz padara to sēdēšanu ērtāku. Tā kā ir pietiekami liela logi, ka tu nejūties kā ieslodzījuma vietā. Tā ir atslēdziņa. Parasti atslēdziņa. Jā, Citroenam, man liekas, tā ir tāda tendence, ka viņi no vienas puses uztais ļoti tādu vieglprātīgu, humoristisku dizainu un pievērš uzmanību komfortam. No otras puses, tie risinājumi ļoti bieži ir tādi diezgan low-tech, jeb tādi vienkārši. Jā, tu pasies, piemēram, raktīvi tāds nieciņš, bet patīkami kāpjot ārā no durvīm, tev ir birciņi, jā, piemēram, man rakstīts feel good. Un man ir be cool. Man have a fun. Un kur aizmugurē 4. ir be happy. Jā, tā kā tāds ļoti pozitīvi noskatījot mašīnu. Mazs novēlējums, dodoties tai dzīves realitātei, izkāpjot no tās siltās kabīnītes ārā. Nu jā. Jā, bet vietas tā gan ir daudz. Nē, ir labi. Es domāju, ka mēs varam mierīgi aizvēl līdz kaut kādu Vēnspildu, D-pildu. Un bagažnieks. Jautājums, ka mēs tikko skatījāmies Frontēru. Vai te ir... Kas mums te ir? Kamera mums ir. Kamera ir. Jā. Un... Dubultā grīda. Tieši tāda pati dubultā grīda. Nu, viss elegants. Jā. Te arī var kaut ko ielikt. Nezinu, braukšanas vaina. Tā ir normāls kompromiss tādai ģimenei, kas grib kaut ko aizbraukt un arī ietaupīt bišķi naudu. Būtībā šis ir copy-paste tam, ko mēs tikko runājām par jauno Frontēru. Tikai šeit viss ir bišķi mīkstāks un bišķi vienkāršāks. Vienkāršāks droši vien, ka nē. Viņi ir ļoti līdzīgi arī tai cenu diapazonā, vienkārši cita pieeja. Jo arī šeit, teiksim, ja mēs skatāmies, kas man personīgi patīk, kad ir saglabātas tās fiziskās spogas. Jā, ka, piemēram, viss tas, kas tev ir must-have, temperatūra, mūzika, logu apsilde, ir uz fiziskas spogas. Šī ir izstādes labā komplektācija, bet parastajiem mazajiem C3-niekam bāzes komplektācijā pat nebija multimēdijas, viņiem vienkārši bija telefona holders. Šeit būs tas pats? Neatceros, ja godīgi. Es arī nezinu. Jauns modelis mēs te vēl neesam. Pirmā mašīna, kas atnākusi. Jā. Nu, vispār viņai oficiāla atklāšana būs kad piekdien vai sestdien? Piekdien. Tas nozīmē, ka mēs šobrīd esam ceturtdienā un mēs vēl neesam viņu redzējuši, ja? Wow! Nu, skaidrs. Pastīsimies, kā tauta viņu uztvers. Jā, šeit ir cenas. Ļoti līdzīgi kā Frontērai. Jā, šitais konkrētais 5-vietīgs ar lielu bagažnieku elektrisks. Man ir klausies to, man ir tikai mazais jautājums. Android Auto un CarPlay ir pagājuši šiem? Jā. Vai ne? Jaunieši aiši to ņems. 30 000 par pilnībā elektrisku šādu aparātu. Ņemams? Nu, zin kā, būs jāpārliecina, kāpēc šo ne Opel. Tad ir vēl kādi Hyundai tavā salonā. Zin kā, tur jau ir cīņa par emocijām. Galvenais jautājums, kurš dizains, kuram vairāk uzrunās, krāsu gamma pieejamā. Nu, ja aizvēlās starp šito un jauno Frontēru, šis manai gaumai ir patīkamāks. Bet, nu, kuram māte, kuram meita, kuram klēta. Jā. Nākt skatāties, ka viņi atklās. Tagad mums fiks jāuzvelk apakaļ, tas tur ir. Tātad, vācu zibens, Opelis. Viņam pat tas viss ir aiz hrustaļā aizlikts aizmugurē. Jaunais Grandlands, un kā mēs šodien jau salonā noskaidrojām, ģimeniskais Opelis, tāpēc, ka viņš ir liels un viņš ir moderns un viņš ir iznācis ārā no tās Opel stagnācijas, kas viņiem bija iepriekš. No, un tagad mēs mēģinām saprast. Pirmkārtām, vai krāsas kombinācija ir ok? Kā jums liekas? Drosmīgi. Drosmīga, moderna krāsa.
Nē, nu to es arī būtu sapratis. Jā. Labi, pagaidi, tu vispār pa mašīnu kā tādu? Nē, šobrīd es jautāju tieši par krāsu. Nē, nu viņi ir drosmīgi, viņi ir mūsdienīgi, viņa tāda modes krāsa, patīk. Es viņu tādu nepieku. Ja bez melna jumta? Tad vēl trakāk. Es domāju, ka tas melnais iedod bišķiņu tādu Viņš tam labu akcentiņu, jā. Tad kopā ar tiem moldingiem tad ir tāds saturiskāks. Tagad vispār tāda mode, šis divdaļīgais krāsojums jau ir, tā kā must have. Un tas, kad ir melnie krāsotie diski jau tev nāk ar sudabiņu pajaukts, bet ir. Viņam uz tausti maigi apdarīta, ir tīk forša. Te ir cita klase. Tom, te ir cita klase. Šeit ir, tu pajauk, te ir mīksti apdars panelīši, šeit te apsties. Starp citu, par sēdekļiem runājot, tu zini tādu lietu, ka Opels vienu brīdi bija vienīgais vācu autoražotājs, kas bija saņēmis vācu ortopēdu, tā kā zelta vimpeli. Par saviem krēsliem. Par saviem krēsliem. Otrs bija Mercedes. Vienu brīdi bija tikai 2 ražotāji, Opels un Mercedes, pēc tam bija Volkswagens un pārējie, bet krēslu Opelim ir Insignia, taču atceraties. Jā, bet arī šitam var redzēt, ja mēs pastamies krēslus, tātad rekur varam extenders, tad arī leņķi varam elektriski pieregulēt, cik augšā lejā viņš ir, un pie tam pat nav vēl tie labākie krēsli. Ja? Mēs varam dabūt tos ādas beņķus, kur būs vēl vairāk regulācijas iespējas. Papildus būs arī masāža iekšā gan vadītājiem, gan pasažierim un sēdekļu ventilācija. Es gribu sajust tos dibenu šito. Bet vēl viena laba lieta, kad tā mašīna ļoti labi brauc. Jā. Mēs zinām, labi, šitas ir elektriskais. Ja? Tagad, kas ir vēl pa versijām? Ir hibrīds. Un lādējumais hibrīds. Un plugins, jā. Lādējumie vēl nav sasnieguši Rīgu, bet tas populārākais uz doto brīdi arī klientiem ir tas standarta hibrīda versija. Jā, un tas standarta hibrīds ļoti labi brauc. Es atceros, kad Avotiņš atbrauc atpakaļ no šitās mašīnas prezentācijas, tad viņš vienkārši bija stāvā sajūsmā par viņu. Jā, Noimunds Eišķidien to teica, ka tas bija pēdējo gadu tāds labākais Opels, ar ko viņš vispār ir braucis. Tieši pēc tam sajūtām ļoti sabalansēts tas automobīls. Izmērs, kā viņš turās uz ceļa, ko tu var ielikt tajā mašīnā, cik tālu var aizbraukt. Bet šeit arī ir uz acis jau redzams, ka gan tas multimēdija ekrāns, labi, viņš ir diezgan dizainīgi saspiests, viņš ir garš, bet viņam kvalitāte pavisam cita. Un projekcija arī, te viss ir tiešām aizdomīgi labi un stūrīt. Bet labi, bet te cena ir tuvu pie 50 000. Labi, 47 200. Tā ir liela nauda. Tas ir elektro. Bet tā ir liela nauda. Par elektro, jā, šobrīd. Tā konkurence tajā budžetā ir sīva. Kā tu pārliecinās šeit, kāpēc jāpērk Opel Grandland? Kur ir tādas, 3 galvenās lietas, kāpēc cilvēks... Pirmais es teiktu, ka, manuprāt, auditorija ir tie, kuriem vismaz kādreiz dzīvē kāds Opelis jau ir bijis. Jā. Viņiem nebūs pilnīgi iebarikādējušies aizspriedumos. Otrs ir tas, ka ar to mašīnu mazāk runāšanas un stāstīšanas, vairāk šeit tev atslēgas tiekamies pēc stundas. Ja ar stundu nepietiek, vēl 1 stunda. Brauc tik ilgi, kamēr tu saproti par ko. Un es nojaušu, ka šitai mašīnai tīri tā pati mašīna izdarīs manu darbu vairāk nekā tiešām es varētu. Tāpēc viņa ir liela, viņai ir labs aprīkojums, viņa ir kvalitatīva. Viņa patiesībā ir lielāka nekā mēs viņu tagad redzam. Viņa ir krietni lielāka. Un te ir vēl viena tā lieta, kad atkal arī līdzīgi kā mēs runājām par Frontēru, uz doto brīdi, teiksim, tādi standarta lielizmēra crossoveri elektro ir salīdzinoši maz. Jo uz doto brīdi arī vairāk visi tie, kas arī grozās ap šiem 45–50 tūkstošiem, viņi ir vai tādi vairāk kupēji veidīgi, vai touring veidīgi, vai sedan veidīgi, ja? Un tāds klasisks, ietilpīgs elektro crossovers ir salīdzinoši tā izvēle maz, jo tur vēl joprojām vairāk, vairāk tur būs iekšdedzes vai plugini. Labi, tad tu saki, ka priekš elektro šis ir patiesībā laba cena.
Ja tev tādā izmērā ir nepieciešama tā ikdienas mašīna, tad viennozīmīgi, jo te tu dabūni arī gana lielu to bateriju, nobraukumu, tu vari dabūt long range versiju viņam. Man ir divas lietas. Viena lieta, es esmu absolūts fans lielām panorāmas lūkām. Jā. Šeit viņa ne tikai ir, bet viņai vēl pa perimetru iet ambient gaismiņas. Jā. Tas ir riktīgi forši. Jā. Viena lieta, kas man dara traku, viņai nav autoholda. Es satiksmē vienkārši traks palikt no tā, ka visu laiku bremzi jātur. Bet tā lūka. Labi. Būs tie cilvēki, kuri izskatīs kā potenciālu variantu, viņiem iedosim braukt, paklausīsimies viņu feedbackus. Šeit būs variants visiem, kam vajadzēs, teiksim, pēc iespējas lētāku un elektro. Viņam ir šī standarta versija. Tie, kas grib garāku nobraukumu, ir long range versija, un tie, kas ir vēl gatavi mazliet pagaidīt, var dabūt dual motoru versiju. Tās būs 4x4? Jā, tas būs 4x4. Ar 320 zirgiem? Jā, un ir tās variācijas iespējas, un atkal tas viss ir zem vienas virsbūves, un tāpat laikā mēs varam dabūt arī, ja tās neesam gatavi elektrifikācijai, kā jau minējām, tev ir parastais hibrīds, ja, un tad ir arī spraudņu tipa hibrīds. Ja, tā kā zem vienas virsbūves tu vari pielāgot to savu izvēli, ja tev tieši konkrētā virsbūve ir iekritusi sirdī. Pēdējais, ko es gribēju piebilst, spraudņu tipa hibrīdam ir ļoti liels bonus jauda, jo viņš ir bāzēs apārots ar jaudīgu benzīnu motoru, plus vēl viņam ir elektromotors. Tur neskatoties uz to, ka hibrīds un spraudnis un tā, bet tā mašīna ir riktīgi forša, tāda kompromisa variants. Bet pagaid, viņš ir arī ar ātro uzlādu spraudnis? Nē, viņam ir tikai maksimums, man liekas, bija 11 kW. Vieta aizmugurē, man vajag bišķi pabīdīt krēslu uz priekšu. Yes! Cik seksīgs žamš! Tik forši. Pega, galvas balstu uz augšu. Yes! Tā. Te arī aizmugurē ir forši. Tā. No. Un kurš pārbaudīs? Cik seksīgi beņķi. Kurš pārbaudīs, kā ir pie stūras sēdēt? Zin kā, tagad arī tās mūsdienu plasmas. Alumīnijas? Nav, zin kā, es domāju, ka tā ir plasmas. Rihard? Gan jau. Iekā pie stūras. Ok. Jabā. Apsties, kas te ala sporta sēdekļi. Jo, Heidi. Tom, are you ready? Yes. Paliks tev uz nakti. Un šitā varētu braukt tāds track experience tāds. Bet forši tas ieintegrētas tās gaismiņas iekšā, ventilācijas lūciņās. Tā kā te apkārt spidometram. Tas nebija iepriekš redzējis šādu tā. Alfas piegājiens. Mums vajag ielikt multimēdiju. Jā, bet visās tā Lances grupā multimēdija ir pacelt augšā, lai tur mazāk acis no ceļā. Jā, bet tad viņi izjauks plūdu līniju, tāpēc mēs viņu ieliksim tur lejā, tur, kur viņai netraucē nevienam. Bet Alfa nekad nav koncentrējusies uz to multimēdiju. Šis, manuprāt, pat ir lielākais multimēdija displejs, kāds vispār Alfā redzēts. Jo Stelvio viņš ir ķeksīšu pēc, jo tur tas nav about connectivity, bet tas ir viss tikai par braukšanu. Un šeit ir līdzīgi, ja tu tā beņķīties forši tā ieintegrēts iekšā, tā zamšu sporta stūrīt vēl pietrūk tikai tas sarkanais, tas centrējumiņš, tēmeklīts, ka tu toģi zini, ka stūra taisna. Un arī tā starta pogi, tā kā tādam jetfighteram, ka tu vari to mašīnu tur palaist ielās. Un arī, kas ir forši, ka tev ir saglabāts tās fiziskās podziņas, visas tās basic lietas, kas tev ir jāizdara, kaut vai jāatgriežās uz home screenu vai mašīnas settingos, tik tiekšā tev uzreiz ir fizisks īsceļš mūziku. Bet, zin kā, tagad vispārībā nāk apakaļ no viss tā digitālā, viss kārienjūtīga akali pogas, un tās pogas kļūst lielākas. Arī, jā. Un te visi var trāpīt, man liekas, šitas ir baigi labs risinājums. Tā, ka viss ir kaut kas... Šitas tev pie vienā vietā sakoncentrēts. Te ir tas, kas saistīts ar multimēdiju, te, kas ir mašīna, un tad ir jau komforta lietas te, kārbiņi forši ērti. Reti, kurš Alfas pircējs pievērš uzmanību tik detalizēti vairāk, tas feelings. Kā jums?
Viņa ļoti, es nezinu, arī viņš ir tik mazā formātā, tā Alfa to savu DNA atkal ir veiksmīgi iepinusi iekšā. Nu, kaut vai, starp citu, man Alfa Romeo kādreiz man mazam esot, nu, ka es vispār kaut kāds piemērs Alfas ieraudzīju, kad man asociējas, kas ir Daktera automobīls. Dētās Čūskiņš. Jā, Dētās Čūskiņš, un te ļoti daudzās vietās, ja tu pasties, nu labi, klasiskā vieta uz stūri, šeit uz ventilātoru, jā. Un šeit, skaties arī šeit, un tad ārpusē, uz aizmugurējā, nu kas tas ir ABC, kur tas ir? C pilārs. C pilārs. Tu arī tāda ļoti seksīga tāda, nu, perforēta. Vēl ir tas, kā viņi ir ieintegrēti radiatoru režģī. Jā, tā kā tāds, tiešām tāds liels simbols, un pasies pat šeit ir dabūjuši iekšā, ja viņi tādu to lādēšanas, to štepselīti uztaisījuši. Nē, nu seksīgs automobils. Tur ir, nu, pa dizainu, man liekas, ka nekad neviens neko nevarēja Alfai pārmest. Nekad. Varbūt ir bijuši veiksmīgāk, mazāk veiksmīgi, bet, nu, dizains vienmēr ir bijuši. Jā, viņi ir vienmēr uzrunājuši to savu publiku, viņi nekad nav vēlējušies būt plaša patēriņa produkts, un tas tiešām ir vairāk tāds kulta un tādai noteiktai entuziastu grupiņai. Jūs pamanījāt, ka mēs visu laiku sēžam iekšā un kaifojam? Nu, tāpēc, ka te ir par ko? Vienkārši kaifīgi. Ar šitiem varētu ilgi braukt. Gan tāls gabals, gan, nezinu, biķernieku trasē. Biķernieku trasē būtu interesanti to. Jūs viņi ir dibā nesat redzējuši? Tur arī ir par ko tur tā kā? Un es vēl, man liekas, neesmu saticis nevienu cilvēku, kas nopērka Alfu, kurš baigi vērtu bagažnieku. Kas man tur ielīdīs iekšā, man tur makšķer kādi. Nu, tas ir, nu, ielīdīs, neielīdīs. Bet tās lampiņas. Jā, tur ir kaut kāda brēra. Jā. Man pa šitiem tas te ir tāds baigais sānsols, man tā liekas Alfai. Nu, tas, protams, ir drošībai un praktiskajām lietām, bet, Nu, neaizmirst, ka no ģimenes pavisam vaļā tu nevar tikt. Nu, jā, tieši tā. Tā kā, zin kā, laika mainās un tev jāpielāgojas jaunam laikmetam. Bet, labi, jā, cilvēki vispār, sāksim ar to, kā sauc šo modeli. Sākotnēji bija domāts Milano, bet itāļi noprotestēja un teica, ka nedrīkst tā zaimot, tāpēc viņš ir juniors. Tas arī tā kā kaut kāda junior klases, tie, kas tā kā pirmo reizi iepazīstās. Noteikti nē. Pirmkārtām, Alfa kā pirmo mašīnu ļoti ret, kad kāds paņems, es pat neatceros tādus momentus, bet šeit atnāk cilvēks, kurš pirmkārtām ir spējīgs par viņu samaksāt. Viņa ir uz līdzīgas platformas kā pārējais Stellantis, bet viņa ir dēļ tā sava aprīkojuma, dēļ tā sava zamša, viņa ir pakāpiena dārgāka. Un otrs ir tas, ka viņai tā regulācija, kā viņai balstiekārta, cik viņai stūri īsa, kā viņai ieskrienās, tas viss ir orientēts tik ļoti uz to garšīgo braukšanu, ka to nevar, tā, kā lai saka, noķert no malas ienākot un salīdzinot ar Audi. Nē. Jā. Viņš ir tāds... brīdī arī patiesībā tā cena tev. Šobrīd tu vari iekšzemes junioru dabūt līdzvērtīgā cenā, līdzvērtīgi aprīkotam Peugeot 2008 vai Opel Mokka. Jā, lūdzu, man šo tādā gadījumā. Tā jaunā cena 29 900 ir ļoti konkurētspējīga to, ka tu jau dabūni tādu premiumīgāku to mašīnu, jo cik daudz mēs zinām B segmentā mašīnas ar matriks lukturiem priekšā. Ja? Vai to pašu zamša apdari salonā vai sabelt sēdekļiem. Ja? Sabelt sēdekļi vispār. Tas ir tādas vairāk lietas skaidrs, cik daudziem tas ir svarīgi. Arī ir salīdzinoši maz, bet kā jau mēs iepriekš runājām, tas ir tādai specifiskai auditorijai, kas grib kaut ko savādāku, ja? Kas negrib to, ka man pie krustojuma apstāsies tieši tāda pat mašīna blakām. Cilvēki, kas pirms 20 gadiem aizgāja nopirka pilnīgi jaunu Saabu, viņi pasauli redz savādāk. Šie klienti dara tieši tāpat. Jā. Arī, bet es saku, tas ir sava veida kults, tas ir savādāk audzis. Tu esi redzējis kaut ko citu, ja? Mēs katrs ģimenē redzam kaut ko savādāk. Un līdz ar to arī, teiksim, kas ir forši, ka tev ir tik daudz šo iespēju no kā izvēlēties. Ja tu tiešām esi vai kaut ko jau atēdies, ja, kā tu teici, ka, piemēram, reti, kuram tā būs pirmā mašīna, ko viņš izvēlās, ja, tad tev kaut kas jau ir bijis, tu kaut ko jau esi redzējis, un tad tev gribās tādu upgrade, ja, nebūtisku, ja, jo tomēr mašīnai ir jāpild kaut kāda funkcija, un viņai jābūt ir samērīgā tur
cenā, izpildījumā un visam pārējiem, bet tāpat laikā mēs dabūnam kaut ko jau tādu, es teiktu, mazliet garšīgāku. Jā, bet cilvēks, kas ir gatavs samaksāt par tām garšīgākajām lietām, viņam tās prioritātes arī ir savādākas. Viennozīmīgi, bet tas, ko es teicu, uz doto brīdi, tas price gaps, viņš ir faktiski neeksistējošs. Jā, un tas ir, es ļoti lielām cerībām gaidu nākamās darba dienas pēc izstādes, kad cilvēki būs vairāk redzējuši šo mašīnu, lai kāds vēl tiešām atnāk un ar viņu paņem testa braucienu un sajūt, par ko tad īsti tas ir. Bet jums tagad, labi, šis elektriskais jums ir hibrīds? Hibrīds, jā. Jā, mums hibrīds demo. Ok. Nu, es domāju, ka tur vajag cilvēkam tiešām no sākuma izvēlēt to mašīnu. Tu pat tā salīdzināšanas nolūkos iedot ar Citroenu un iedot ar Alfu. Man liekas, ka tur ir divas dažādas pasaules. Jā, diametrāli. Citroens, kā mēs iepriekš runājam, tas ir vairāk par komfortu, labsajūtu un tad Alfa, tas ir tāds sportiskais DNS. Jā. Skaidrs, tur, man liekas, līdzīgāk sajūta varētu būt ar Peugeot 2008 salīdzināt. Jā, kaut kas tāds līdzīgāks. Bet kārtībā reiz katram savs sakal. Peugeot būs tāds atraktīvāks salons, jā. Jā, kā runājam, te ir katram iespēja piemeklēt tur to savu, jā. Bet, zini, kā bagažnieki neskat. Ne. Viņš ir. Jā, tieši tā. Un es pamanīju, ka mēs visu laiku stāvam pie aizmugures un neapnīgi. Kas ir vēl viena lieta arī, tad viens no retajiem B segmenta crossoveriem, kam ir elektrisks bagažnieks. Jā, jo tā arī pārsvarā vairāk tāda feature, kas ir tieši C segmenta automašīnām. Es domāju, ka tur, Rihard, pie tā paliksim, jo, man liekas, alfistiem baigi nevajag to bagažnieku. Cik viņš liels? Nu, to vienu Golfu Somijai tiekšā jau ir labi. Atkal izstādē. Par Ioniq 5 mēs jau apskatījāmies, ko nozīmē facelifts, un kur ir facelifta N-Lines. N-Lines tātad nozīmē Hyundai N-divīzija, sporta divīzija, un N-Lines ir sportiskā dizaina. Apakšā joprojām ir divi motori, elektriski 325 zirgspēki, bet šis jau ir facelifta modelis, un N-Lines ir liela svarīga lieta, tāpēc, ka iepriekšējam Hyundai 5 modelim, Ioniq 5, N-Lines vispār nebija pieejams. Jā. Un kopā ar jauno Hyundai Ioniq 5N, kurš iekšpusē jau izskatījās tā kā faceliftotais modelis, tagad mums ir atnācis arī N-Lines. Nu, un ko jūs par viņu domājat? Tiem, kuriem 650 zirgi ikdienā ir daudz par daudz, arī šeit N-Lines pilnpiedziņas versijā ir 325 zirgi, ieskrējiens, cik bija 4,7 vai 4,9, pilnīgi pietiekams ikdienas tam racionālākajai braukšanai nekā N. Es kaut kur lasīju joku par to, ka precēties vajag ar tādu sievieti, kur saka, ka jā, ikdienas braukšanas mašīnai vajag 700 zirgspēkus. Iespējams. Jā, bet galvenais, kad šis automobīls no ārpuses, viņš izskatīsies tikpat labi kā īstais N. Jā, tieši tā, tad attiecīgi no ārpuses. Tā ne tikai no ārpuses, arī iekšā. No iekšā, jā. Un te vēl viena laba lieta. Jūs esat pamanījuši, ka ir daži autoražotāji, kas uzskata grēko attiecībā uz apdars materiāliem, ka priekšā viņi ir labi un aizmugurē netik labi. Tad šeit ir viss kārtībā. Gan priekšā, gan aizmugurē viņi ir identiski. Bet dažiem labiem ir tā, kad ir tie iesēdies aizmugurē un domāju, jo, Haidī, tad kā mazāk samaksāja. Nē, nu, zināmā, otrā šķiras pasažieri aizmugurē. Bet man tas, kas ļoti jāatzīstās, es nekad neesmu bijis baigais fans tieši uz to sportisko dizainu, nu, bez tās sportiskā satura. Bet šeit ar tiem standarta 325 zirgiem, es piekrītu Rihardam, priekš ikdienas braukšanas ar to ir gana, bet dizaina ziņā man tik ļoti patīk visas tās melnās pogas, tie melnie akcenti, tas zamšs, pusādas. Tā ir visi kārtībā, visi kā satīk. Ļoti garšīgi. Korejieši varbūt nebūs tik priecīgi, bet es pateikšu, ka te ir viss pēc feng shui. Jā. Tā ir visi kārtībā. Jo, zini kā, ar to visiem tiem N-lainiem, S-lainiem, M, tā ir, zini kā, pa lielam tā jums tirgotājiem paņemt vairāk naudas no tiem pircējiem. Jo mašīna vienmēr būs emocionāls pirkums, tas ir privāta persona, ne? Un šeit, nu, iedomājies, tev N modelis, viņš izskatīsies pat sliktāks nekā te izdarīts viss, lai tev patīk tā mašīna. Un viņi maksās tā, ka tu arī vari atļauties. Nu?
garšīgi. Garšīgi. Ļoti patīk. Un man ļoti patīk, ka salīdzinājumā ar pre-facelifta modeli viņi beidzot to ciparnīcas paneli kopā ar multimēdiju ir uztaisījuši melnā plasmasā, nevis baltā. Arī. Jā, jo labāk. iepriekš bija tas pēc tādas zobāras kabineta atgādināja. Īpaši, ja paņēma gaišo salonu, pat mašīna bija gaiša, nu tā iekāp un tā, bļāviņ, es aizmirstu uzvilkt balto halātu, jo es esmu šeit, jā, man jālabo zobi. Bet ne, es arī piekrītu Tomam, kad viņš ir tādā kopējā tajā arhitektūrā, viņš tā kā... Nekrīt ārā, jā. Viņš nekrīt ārā, viņš ir tāds kompozīcija. Un šeit arī tas, ko nevar, tas, ko nevar izstāstīt, bet ko tiešām ir jāpamēģina, ir tas, cik ātrāks un ērtāks ir kļuvis interfejs. Ja, jo viņam jau ir jaunā šī operētāja sistēma iekšājā multimēdijam un pavisam cita lieta. Tiešām jau šobrīd jau arī high-end mašīnā ir tiešām tāds high-end multimēdijas iekšā. Jo tas varbūt mazliet bija pre-facelift Jonikam mazliet klupšanas akmens, kad jā, tev ir liels ekrāns, bet varbūt viņš nefunkcionēja tik ātri, kā gribētos, ja? Tad šeit jau ar to jauno operētāju sistēmu tā funkcionalitāte ir kļuvusi tāda, nu, par kārtu advancētāka. Tur ir papildinot par to multimēdiju, viņi ir salabojuši vienu no iepriekšējiem kāšiem. Android Auto un Apple CarPlay beidzot ir bez vada savienojumā. Jā, tur gan bija vairāk tāds protokola problēma tīri ar BlueLinku, bet jā, attiecīgi uz doto brīdi to var sajūgt kopā, jo Hyundaiam patiesībā, ja mēs salīdzinām ne tikai tās mašīnas, kas ir pieejamas mūsu auto salonā, bet vispār automašīnas, kas ir pieejamas tirgū, šobrīd daudziem ir aplikācija. Jā. Lielai daļai ražotāju tā aplikācija ir nelietojama. Hyundaiam turpretīm ir viena no labākajām šīm te aplikācijām, ko apliecina arī daudzie šie te apbalvojumi, ko aplikācija ir dabūjusi. Jo viņi strādā? Jo pirmkārt viņi strādā. Viņi strādā arī vēl viena lieta, viņi arī negļuko. Zin kā, man ir tā iespēja, ka tu salīdzini daudz dažādas ražotājus, ne tikai Hyundai un Kia, bet arī Eiropiešu un visu kopumā. Tad Hyundai Kia ir vismazāk kaut kādu gļuku attiecībā uz soft problēmu. Un vēl viena forša lieta tieši tiem, kas ir vairāk skatās elektromobīli, ja tai aplikācijai forša feature ir tāda, ka mēs varam nevis pieņemsim uzlikt visu mašīnu sildīties, ja, bet mēs varam uzlikt tikai akumulātoru šo te sagatavošanu braukšanai. Ja, kad jau pirms mēs braucam, akumulators tiek sagatavots tajā korektajā temperatūrā, ņemot vērā tiem laikapstāļiem, kādi ir ārā. Attiecīgi viņš vai nu jau atdzesēs akumulātoru uz to nepieciešamo temperatūru, vai uzsildīs akumulātoru, lai tiklīdz mēs sākam braukt, no 1. kilometra tas akumulators strādā ar pēc iespējas augstāko efektivitāti. Tāpat tās arī vēl viena lieta, ko tu vari izdarīt, zinot, cik tev pasažieri no rīta būs mašīnā, tu vari uzlikt sildīties katru krēslu atsevišķi. Okay, tas ir forši. Jā, nu, kad katrs tas pasažieris, viņam jau tas beņķīts būs uzsildīts un tu nesildīsi neko lieki. Labi, tagad drīkst kaut ko vēl? Tehniskas dabas jautājums. No elektroauto lietotāju ikdienas. Tu teici par baterijas sasildīšanu, salonu sasildīšanu un visām šitām lietām. Ja ir skaidrs, ka viņš to ņem no savas baterijas, bet ja viņš ir pieslēgts pie vada, viņš ņem no vada vai no baterijas? No baterijas, bet pēc tam kompensē. Tad jebkurā gadījumā viņš to sākotnējo enerģijas patēriņu paņem no baterijas. Okay. Klausies, Rikārd, arī vēl viens mazais jautājums. Tavi vai Toma klienti, kas ir nopirkuši Ioniq 5 vai Ioniq 6, viņi zina un izmanto reverso lādēšanu. Viņi zina par to, ka var aizbraukt zaļumos, uzlādēt tur. Man ir klients, kurš atsūtīja video, kur viņš zāli pļauj no Ioniq. Kuriem tiešām viņam ir dāča, tur nav elektrība, viņš paņem iemet to zāles pļāvēju un mierīgi notrina zālīti no tā vehicle to load. Es pat esmu sievas mašīnu lādējis no tā vehicle to load. Tā, ka tev vajag tur tos, ka tur es saku, tā loģistika tur nogājas uz šķērsām. Bet vēl viena būtiska lieta, ko varbūt tāds iesācējs elektroauto pasaulē nezina, ka patiesībā Ioniq 5 ir viena no retajām mašīnām, kas ir būvēta uz 800 voltu platformas. Jo tā 400 voltu platforma un 800 voltu platforma, 90% jauno un jau esošo elektroauto lietotāju viņi nesaprot, kur tad ir tā starpība. Ja? Bet, kur tad ir? Uzlādes ātrumā, un viens ir tas, cik mašīna spēja paņemt, un arī otrs, cik efektīvi viņš to visu spēja izmantot. Ja? Jo šis ir viens no retajiem auto, kas tiešām spēja paņemt 300 kW pretī.
ko reti kurš piedāvā. Un, ja mēs salīdzinām viņu pret līdzvērtīgiem vācu ražojumiem, ja, vai citiem Eiropas ražojumiem, tad viņi pat tuvu šim rādītājiem netiek. Un viņš var vilkt piekabi. Jā, 1500 kilogrami. Viņam ir atsevišķs trailer modes. 1500 kilogrami. Tonu piekabi. Jā. Viņam ir atsevišķs režīms trailer modes, kur viņš pielāgo motoru darbību savādāk un šo te akumulātoru darbību savādāk, lai varētu vilkt piekabi. Jo pārsvarā, lielai daļai elektroauto, pieņemsim, tev ir 300 kg vai 500 kg, ko tu vari vilkt. Šeit jau tev ir tāda pieklājīga piekabi, ko tu vari vilkt. Nav tikai veloturētājiem. Bet klausies, viņam ir tā kā atsevišķs režīms, tas nozīmē, ka noteikti viņam kaut kāds ātruma ierobežojums. Viņš nevajag joņot 130 km/h. Droši vien uz to maksimālo ātrumu nevar, ja godīgi neesam paši dzīvē testējuši, bet tas trailer modes viņam ir. Un pēc tehniskās specifikācijas, tātad 1500 kilogramīgs šis te sastāvs aizmugurē var tikt piekabināts viņam. Kempermaiņa vai laiva vai ūdensmocis vai... Tā kā brīvi, lietojam viņu kā jebkuru mašīnu. Un arī šis ir viens no retajiem elektroauto, kas mūsu klimatiskajos apstākļos, teiksim tā, jau sākot no agra pavasara līdz vēlam rudenim, reāli spēja nobraukt 500 km. Ziemā, viņš nokritīs apmēram līdz 400 km tas nobraukums. Super eko driveris pilsētā dabūs ārā līdz pat 600 kilometriem. Sniedzamība viņam ir... 500 ir tas, ko mēs brīvi dabūsim. Un šeit vienmēr displejā tu redzēsi to kilometrāžu plānoto tādu, ņemot vērā laikapstākļus ārā un tavu braukšanas stilu. Hyundais uz šito rīktīgi, tā kā vairāk ir pesimistisks nekā optimistisks. Viņš ir ļoti precīzi rāda to plānoto nobraukumu, visu laiku viņu updateto, un tu tiešām vari uzsēdies, viņš tev rāda, ka viņš 400 var nobraukt, tad, ja tu būtiski nemaini savu braukšanas stilu, tu tiešām to 400 arī nobrauks. Un viņam ir aizmugurē lokdīrītājs parādījies, bet svarīgākais jautājums, kā jums sarkanā krāsa? Netipiski. Netipiski. Jo iepriekš viņam nebija. N-Line'am piestāv viennozīmīgi, tas sportiskais, bet skaidrs, ka, ņemot vērā mūsu tirgus tendences, balts, melns, pelēks būs top krāsa. Es gribu krāsāju, man šitais patīk. Tu redzēji, kā viņam ir šitas priekšā izmainījies? Kas tur ir? Viņam nav strīpiņas, viņam ir punktiņi. Checkered flag. Labi. Hyundais ir ļoti mācījies no klienta atsauksmēm un var just, ka viņi ir pievērsušies tieši uz to, kas ir bijis viss sasāpējušākie. Tom, pārdošanas vaina. Viņiem iepriekš tas bezvadu Apple CarPlay Android auto nebija tāpēc, ka negribēja. Vienkārši tas Bluelink protokols negāja kopā ar to Google un tiem pārējiem protokoliem, lai tu varētu to nodrošināt. Labi. Nākat apskatieties paši, novērtējiet, sapratīsiet, un tuvākajā laikā mums arī būs demo mašīna, nāciet, brauciet. Tā krāsa ir perlamutrs un kaut kāds topi dzeltens vai veci balts vai vēl kaut kas. Un starp citu sveicieni no K-popa. Rekord mums ir ļoti skaidri norādīts par to, ka šis ir jaunā un hipsterīgā mašīna. Lūk, ko jūs tur? Mēs apspriežam visu kaut ko. Viss. Tu zini, kad šis automobils ir pasaules gada elektroauto? Pasaules gada elektroauto. Kāpēc viņš kļuva par pasaules gada elektroauto? Globāls ražotājs, visiem patīk mazs izmērs? Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir pazīstams ražotājs. Ar jau nostabilizētu dealer tīklu, aftersēlu, sagādas detaļām, garantijas procesiem, viss ir skaidrs. Te ir vairāk arī tas, ka Hyundais ir pierādījis, ka viņi prot būvēt elektroauto. Kad tas, ko tu sagaidi no elektroauto, ir sniedzamība, uzlādes ātrums, tehnoloģija, un te tas viss ir iekšā. Esmu izbraucis ar dažādiem piegājieniem, un man viņš ir pamaz, tas ir numur 1, bet viņš varētu ļoti labi noderēt tādiem gados vecākiem cilvēkiem, kur, bērni izauguši, un bērni tagad uzdāvina saviem vecākiem. Vai tu vari uzmanēt, kura gada gājuma
klients bija pirmais, kurš mūsu salonā iegādājās šādu auto? Kurā gadā viņš bija dzimis? Kā tev liekas? Es minēju, kad sākās ar 6. 1960. Nē. 50? Nē. 40? Jā, 47. gada. Nopietni? Jā. Ok. Zini, kāpēc? Nu, manā skatījumā, ja tu iekāpi salonā, nu, kur ir Toms palika? Tom nāca iekšā. Nē, es gribēju vienu fīķi. Jā, tu darbojies. Bet apskaties, tās pogas, kā te ir izvietotas un viņa lielums, tepat arī ziemā ar cimdiem rokā, tu neaizšaus garām. Te viss būs, nu labi, varbūt kā skaļuma regulēšanas poga, bet pie tās var pierast. Šeit, ja tu gribi kaut ko uzlādēt, tas ir tik acīm redzams. Tev nav kaut kur te jālien, kaut kur varbūt viņš ir paslēpts, te viss ir redzams. Redz, kur parastais USB un redz, kur ir Type-C. Viss, 12 volts, viss, ko tev vajag. Kad tu tur šūpojies? Un bīdāmais krēsls. Jā. Tad var iet tev bagāžniekā pa maz vietu. Un tā mašīna ir tik gara vai tik īsa, kad, nu, pieņemsim, vīrs aizmugurē kaut ko krāmē iekšā, nu, sievi pie stūrs, viņš var uz pleca uzsist, vai, nu, viņš ir ļoti tāds kompakts. Viņš ir. Kas man personīgi patīk, ir tas salona koncepts. Tu tiešām jūties tā kā mini Jonikā, jo te tev nav tā tipiskā, parasti tu sagaidi kā, ja viņa ir mazā, nu, ražotāja mazākais pieejamais auto, un tēmēs uz tādu budžetu, ka tu sagaidi, kad arī, nu, tur viss būs budžeta, ja? Bet kaut vai stūri, ko tu tur rokās, ir forša, resna, tāda premium auto stūre, ja? Tur nekur tev nav nočītots ne chromiņš, ja? Ne tādi forša tas responsiveness no tās, no pogām. Ir divi lieli displeji ar labu izšķirtspēju salikt, ja? Tā kā tiešām tāds viss feelings un ļoti ērtā vietā bezvadu telefonu uzlādi, kas man personīgi braucot ļoti patika un iekrīt acīs, ka tiešām tāds sīkums, bet patīkami. Tagad ir, viss ir skaisti, viss ir labi aprīkojums forši, pat viss tukšākajā versijā daudz no šitā viss jau ir iekšā. Bet viens maziņš fuck-ups. Bezvadu lādētājs ir baigi foršā vietā, bet CarPlay tu bez vada nevar palaist. Nu, tāpēc lūdzu, ka tev ir ļoti ērti. Nē, zin kā, nu, tev atkal ir stāsts par kompromisu. Šis ir ļoti mazs automobils, un man liekas, ka liela daļa cilvēku noteikti nezina, ka šis ir pa lielam kaut kāds Ioniq 5 un tāds samazinātā versija attiecībā uz to tehnoloģiju, ko tā mašīna slēp. Jā. Un tad, nu... Izņemot to, kā baterijas menedžēšana notiek, jo viņiem arī joprojām ir ļoti advancēta sistēma, kā viņš seko līdz baterijas temperatūrai, tāpat caur aplikāciju viņi var priekšstādīt vēl kaut ko, un arī viņam ir pārsteidzoši lielie reāli nobraucamie kilometri pilnām uzlādēm. Jā, reāli mūsu apstākļos, tas, ko tu dabūni ārā, ir realitāte ap 330 km. Jā. Bet cik te baterijas divas bija? Jā. 42 un 49 km. Ok. Nē, nu, zin kā, es varētu būt tikai pret tajā ziņā, kad, ja skatās uz privāto pircēju, nu, mums baigi nepatīk tās mazās mašīnas. Mums ir 4 gada laika, mums ir ziema. Cits varbūt, zin kā, grib aizbraukt kaut kur ne tikai ap Rīgu, bet kaut kur dusku tālāk par 100 km. Nu, tas mazais izmērs, ja tu padomā, kā viņš darbosies ziemā, nu, tev dusku atbaida. Bet, ja tu dzīvo pilsētā, man tā liekas ideāli, nu. Un plus vēl arī kaut kāda, es domāju, uzņēmumi, kaut kāda tur picu piegādātāji, kaut kāda delivery servisam. Man liekas, ka ideāli. Šeit ir vēl viena lieta, ir tajā gadījumā, kad, ja tev primārais ģimenes auto, piemēram, ir 5008, bet, diemžēl, tas, ko mēs redzam, ir sevišķi tik līdz tu pārvācies uz dzīvi Pierīgā, gribi, negribi, tev ģimenē vajag 2 mašīnas. Jā. Un bieži vien, teiksim, tā otrā mašīna ir tas mazauto. Nu, ja, teiksim, tos mazauto pērk, tas, ko mēs esam arī ievērojuši, teiksim, salonā, kad tad tas ir mazauto, tas otrais, nu, kurš ir ikdienas skraidīšanai, jā, un, teiksim, šāds te auto ikdienas skraidīšanai, tā kā mēs arī jau iepriekš salonā runājām, kad, ja tu paņem, esi prātīgs un nepaņem to fully loaded versiju, bet paņem, teiksim, viņu cenu diapazonā līdz 28, dabūni 4,5 valsts atbalstu, operatīvais leasings, ikmēneša maksājums ap 200 eiro mēnesī, tev nav šī te papildus piemaksa par degvielu, ko tu
teiksim, Pierīgā dzīvojot 20-30 km no centra, tev mēnesī tāpatās tā kilometrāža salasīsies, tad tas ir tāds reasonable. Un ja tu vēl mājās vari viņu uzlādēt, kas ir pats draudzīgākais tas veids tam maciņam, tad kā otrais auto, ar kuru tev ik pa laikam ir jāizskrien uz pilsētu, un pagaidām, kamēr vēl ir visas šīs te priekšrocības, sabiedriskā transporta josla, parkings, nav nodokļu jāmaksā par to automobīli, tad, viņam viennozīmīgi ir vieta tā ikdienā. Tur es tā piekrītu, un jebkurā gadījumā ir viens tāds arī ļoti pazīstams rumāņu ražotājs, kas ir saražojis, es viņu neuzskatu, ka tas ir automobīls. Tas ir tāds pārvietošanās līdzeklis no A uz B. Tad Insters, viņš ir automobīls. Viņš ir mazs, bet tas, kas ir apakšā zem šīs čaulas, dažām labām lielāka izmēra, viņam nav tik tehnoloģiski risinājumi, kā ir šeit. Vēl viena būtiska lieta, tas, kas daudziem elektromobīļiem vēl joprojām mūsu platuma grādos nav šķidrā dzese akumulātoram. Tātad tas ir vēl viens būtiska lieta. Tas mazliet sadārdzina apkopes, bet ikdienā, šajos pārējos 90% lietojuma, tas ļauj šim te automobīlim gan ziemā, gan vasarā būt maksimāli efektīvam. Vēl viena lieta, kad es esmu, man liekas, pirmo reizi sēžu krēslā domzīm glāžu turētājā. Ko jūs šito sakat? Labi, ka ir elkoņu balsts. Balsts versijā nav. Nē, man ir vietas, starp citu. Okay. Tu varēji mierīgi arī nebraukt uz priekšu. Te vai telefonu ielikt. Te varēja uzreiz lādētāji kaut kādā piemontēt. Bet uz manu augumu 1,90 m man ir pa maz. Teiksim, mums aizmugurē sēžot ir pat gan ok. Nekur tātad, varbūt mazliet saskaramies, bet pārlieku intīmis pieskārieni te nav. Galvai vieta ir, kājas es pat varu izstiept uz priekšu. Arī priekš mazauto, kas ir forši, ka tu vari kājas pabāzt zem sēdekļa. Es tagad aiztaisīšu durvis. Man tā problēma ir tāda, ka man šajā daļā, ja tu redzi, plecīgs padevies. Man šeit pietrūkst, jo redz, ka man kāja. Ja tu to pastīties pāri, te pa to šķirviņu, iedzi? Man ir problēma, ka man šitā te nav vieta. Jā, bet tad jau tu toms sēž, saproti? Nē, vēl ir 7 centimetri kā minimum. Jā, vēl droši. Redzi, man jau nesanāk, iedzi? Es jau palieku. Skaties uz sāniem uz statni. Un man ir tā, ka es principā esmu atdūries pēc statni, bet galvenā doma ir tāda, ja es braucu krustojumā, un man vajag apstāties pie ceļa, dodiet ceļu, un man jāstāsta pa kreisi, un man ir stojka. Hello. Man ir visu laiku šitien tā te. Bet, mēs pamēģinājām kolēģis, kas bija 1,75 m, 1,80 m. Viņam viss bija stīgā. Tā kā viss atšķirīgi. Šim auto viennozīmīgi tas, ko es iesaku, 17. diski izskatās ļoti forši, bet šis auto viennozīmīgi ar standarta 15 solu diskiem. Pirmkārt, sniedzamība būs labāka, otrkārt, komforts tiešām reiz 2 labāks. Jā. Tā kā komforta ziņā un sniedzamības ziņā tie tādi 2 aspekti, kas tev, ko tu ikdienā jutīsi. Labi, piedod, Rikard, es tev pārtraucu. Tu bija tev pirmais klients 47. gada. 47. gada. Ir, teiksim, tie nākamie klienti, ko tu redzi, ir interese, ir vairāk no privātajiem, uzņēmumi arī skatās? Uz doto brīdi vairāk privātie. Tātad viņš ir tiešām tāds interesanta dizaina tiem, kam gribās atkal kaut ko savādāku, kaut ko nebijušu. Ja mums klients samainīja, viņš iepriekš brauca ar elektrisko C4, un viņš elektrisko C4 samainīja par Tinsteru. Kas ir diametrāli pretējas mašīnas, gan dizaina valodas ziņā, gan ražotāja ziņā. Pilnībā viss ir savādāk, tā ka pa 180 grādiem. Un, manuprāt, tā ir tā foršā lieta, ko Hyundai tev piedāvā, kad tev ir nosacīti entry level elektromobīlis, bet viņš ir uztaisīts kičīgs no ārpuses un tehnoloģiski jaudīgs no iekšpuses. Tā kā
Tā kā tu tiešām dabūni tādu labāko no abām pasaulēm, bet skaidrs, ka ja tev šis dizains nepatīk, ja, Nu, tā viņš nepatīk. tad tev viņš nepatīk, Tieši un šeit tā. nebūs tādi, kas paliek pa vidu ar tādu Jā, jā. neitrālu viedokli. Nē, man liekas, ka kaut kādā vietā mums bija ļoti labi. Man liekas, mums trešais automobīls bija vislabāks pēc tādām sajūtām. Kurš? C3? Nē, nu, laikam C3, kur mēs lupatiņu ņēvām nost. Tas bija tāds, jā. viņš bija ļoti labi. Sabalansētākais. Tad, man liekas, arī, zin kā, neklusēja viens, otrs, trešais, bet tā kā viss kaut ko... Šis, cik es esmu pamanījis pie klientiem, šo ļoti izteikti skatās kā otro mašīnu, un arī liela daļa atdurās par to, ka jā, bet es nezinu, vai man patīk dizains. Šī konkrētās mašīnas gadījumā dizains ir trešā plāna jautājums. Tehnoloģijas, aprīkojums, Jā un cena. Jā un nē, jā. Piekrīt, jo šeit gan var ļoti labi paspēlēties ar krāsu, jo mums, pieņemsim, demo auto ir tumši zaļā krāsā. Jo, tos labi Ja? izskatās. Un tas jau, teiksim, mazliet piemaskē to panka raksturu tai mašīnai. Ja? Tā kā tur vēl ir variants paspēlēties ar krāsām, ja? Bet kā jau mēs runājam, šeit nebūs tādu, kas paliek pa vidu neitrāli. Ja? Te ir vai nu patīk, vai nu nepatīk, un tad jau no tā arī atsproties, jo tas mūsu salona plus arī ir tas, ka, ok, tu negribi tādu ļoti āršķirīgu mašīnu, tu negribi pievērst uzmanību. Super! EC3. Jā. Ja? Ir alternatīva. Nepatīk tas, gribās vēl kaut ko pragmātiskāku. Elektriskā Opel Corsa. Jā. Un patiesībā viens no stāstiem bija, klients atnāca uz Instaru un aizbrauca ar elektrisko Corsu. Jā, es redzēju, jo tur tiešām skaista pelēka GS elektriskā Corsa. Ja? Tā ir tā priekšrocība, ka tu vari atnākt pie mums uz vienā vietā, pastīties, jā, kaut ko hipsterīgāku, kaut ko klasiskāku, kaut ko pa vidu. Ja? Es, man liekas, sapratu, šitais manā prātā ir tāds mūsdienu hipiju mašīnīt. Jā. Savā ziņā, jā.